Dievs, tevi lūdzam šai laikā tik grūtā, izej, kungs, svētīdams garu pār mums. Esi mums žēlīgs, kad bangas mūs mētā, vienīgais sargstu un patvērums. Sauc Latviju meitas un dēlus uz mājām, sauc tos, kas tundrās un taigās vēl klīst. Vadi un izturību sniedz vājam, ērkšķainos ceļus, kad asars līst. Tu vari atvest uz tēvzemi katru, īstā brīdī sniedz padomu tu. Liec Latviju tautai sākt mierīgi dzīvot, atraisi važas un drosmi tai dod. Tēvs māci atjaunot, prasmīgi vadīt, arvien, lai Latvija skaistāka kļūst. Izej, Dievs, spēku, lai tēvzemi ceļot, jaužam, kā tava svētība plūst, uzvaru dāvā, lai verdzība grūst. Tā bija lūkšana no Annas Elsbergas dzējas. Šodien būs darbiņš ar šādu dziju. Man ir nopirkts tāds galdiņš ar kājiņām, kuram mēs veidosim smuku dekoru augšā apkārt šim galdiņam. Galda malu taisīsim. Tātad mums vajag apmērīt, cik mums iet apkārt, cik garš mums ir. Nu tā kaut kur. Griežam nost un uzmetam diedziņas attiecīgi. Lai labāk redzētu, es šo piesiešu un mēģināšu parādīt jums. Būs labāk redzēt. Un attiecīgi mēs griezīsim uzmetamos diegus. Sagriežam vairākus, lai nav tik bieži jācenšas pēc diegiem iet. Lai mēs varam darboties. Šādi diedziņi būs daudz vajadzīgi, jo tā ir apmalīte dekoratīvā. Daļu esmu sagriezusi, tad varam mest. No augšas, izvelkot cauri, mēs uzmetam. Nekam otrādi man jādara tā, lai jūs labāk redzat. Šādi būs pareizāk. Mezgliņu var redzēt jums. Jā. Tā.
Tā. Ja 2 diedziņi ir uzmesti, tad uzreiz var pīt. Uzreiz var pīt mezgliņu. No vienas puses un no otras, un izveidojās viens mezgliņš. Ja? Šeit, lūk, tāds viens mezgliņš. Tā mēs metam pillu rindu. Vēl 2 ir, tātad varam atkal pīt no vienas puses izvalkot cauri un no otras. Izveidojās smuks mezgliņš, ja? Jau 2 mums ir. Noliekam maliņā. Un atkal 2 uzmesti, pinam no vienas puses un no otras. 3 jau mums ir. Ja? Vajag dieciņus, nogriežam vēl. Ir atkal pinam. Mezglojam tā. Ir tālāk liekam. Nākošo metu. Izvelkam cauri. Ir pinam. Nu, ir, ja. Te mums ir 1 pārīts, 2 pārīši. Un 3. Trešais veidojās.
Viens, divi, trīs. Pārīši. Nu tā. Tagad mums ir 1, 2, 3, 4, 5. Ņemsim pa 5. Tagad divus šitās maliņas diegus noliksim malā un darbojamies ar nākošiem, ja? Mezglojam mezgliņu. Un vesela rinda iznāca. Nu, tā, vesela rinda. Tagad atkal nākošos divus mēs liekam malā un strādājam ar šiem veselu rindiņu. Tagad mums ir jau vēl divus noņemsim nost no katras pusītes. Mums iznākas divi mezgliņi, ko mums uzspīt tai rindā. Un pēdējā rindā būs viens mezgliņš. Un mums izveidojās mezglots trīsstūrītis. Tātad mums ir nomazglots trīsstūrītis, ja? Un tagad mēs ņemam šo līdz pusītei, līdz tam pēdējam pusītei, un no otras puses taisam arī apmetumu, ja? Apmetumu taisa pa divām reizēm metot. Katru diedziņu pa divām reizēm mēs apmetam tam vienam centrālajam diedziņam apkārt. Vairāk es nevaru parādīt, man neatļauj iespējas. Bet tā kā pabeigšu, tā parādīšu, kā tas izskatās. Tā, viena puse man ir apmetums, un taisam otru pusi.
Un šādus 3 stūrīšus mums ir daudz jāuzpina, lai būtu tā maliņa mums. Parādīšu tikai vienu pagaidām. Nākošā video parādīšu, cik daudz esmu padarījusi. Un 3. video parādīšu, kā mēs nobeidzam, pieliekam pie ar karsto līmi pie galda malas. Pievienojam. Nu, lūk, šādi izskatās šie 3 stūrīši, ja, ar apmesto maliņu. Un attiecīgi nogriežam, lai visi galiņi būtu vienādi bārkstiņi. Šādi izskatās bārkstota mala. Un šādi 3 stūrīši būs viens pie otra. Veiksmi darbā!